Plauksnis uz augšu mēs saņemam, asins ciet. Dziļi ieelpa. Izelpa visu gaisu ārā. Atkal dziļi ieelpa. Izelpa visu gaisu ārā. Un šodien, šeit un tagad es apzinos, ka es esmu gatavs sapņot vairāk, vēlēties vairāk, iztēloties, atļaut sev gribēt to, ko man patiešām no sirds gribās, no tādiem dziļumiem. Tur, kur man acis iemirdzās, tur, kur man ir mazliet bail, tur, kur, kad es iedomājos, ka tas piepildās, man aizraujās elpa. Mani sapņi ir vērtīgi. Mani sapņi ir reāli. Mani sapņi, tos piepildīt ir vērts tikai tāpēc, ka tie ir mani sapņi. Un jā, varbūt es piepildīšu, un pēc tam man vairs tie neinteresēs. Varbūt es piepildīšu, un man liekas, man īstenībā gribēs kaut ko citu. Tas būs process, tas būs izzināšanas ceļš. Tas man tāpat novadīs tuvāk pie manis. Es šobrīd iedomājos kādu no saviem sapņiem, kaut ko es ļoti vēlos. Kur ir sajūta manā ķermenī par šo sapni? Vai es sajūtu varbūt kādu kņudoņu vēderā, vai mazliet bailes, vai kaut kur tāds siltums, vai varbūt man muguru vairāk iztaisnojās. Varbūt elpa tāda paliek seklāk, jo tā liekas tā bailīgi, bet ritīgi forši. Kur es to jūtu ķermenī? Šo sapni. Un kādu bildi es redzu sev priekšā? Man ir sapnis, vai es redzu, vai tā bilde, tā vizualizācija ir, un ja tas nepiepildās, vai kā es šobrīd varu ielikt, un sapni piepildāts. Paskaties, vai tādas bildes var pamainīt uz pilnīgi pozitīvām, brīnišķīgām, lieliskām. Pilnām ar mīlestību, aizrautību, dzīves mīlēšanu. Un tagad es jums uzstiešu tādu knipīti, un mēs iesim mazliet dziļāk meditācijā. Tu redzi to savu sapni. Tu apmīļo, samīļo, tu redzi tev mazliet, tu jūti viņu ķermenī sev. Un tagad, kad es nostīšu knipi, iedomājies, ka šis sapnis ir jau piepildījies, un tu stāsti pagātnes formā. Hops! Tā, cik skaisti zini, kas man piepildījās, un tad izstāsti sev. Un cik labi, izstāst sev, cik labi, ka es šo sapņoju. Un par ko tu kļūsi procesā? Par kādu cilvēku tu kļūsi? Un tad pasakies sev, paldies, ka es sev ļauju sapņot, kas ļauj savam sapnim piepildīties, un ka es nesamierinājos, ka es gāju uz pilnu banku, un es saņēmu vēl labāk nekā es jebkad iedomājos. Un ieraugu, kā visi cilvēki tev apkārt, viņi priecājās par tavu laimi, par tavu prieku, kā viņi slavē, ka tu uzdrīkstējies. Kā viņi tev jautā jautājums, kā tev tas izdevās, es arī tā vēlos. Kā viņi tev apbrīno, apsveic, samīļo, kā tie, no kuriem tev bija bail, ir vislielākais atbalsts tavu sapņu īstenošanā. Un šādi es tev aicinu izsapņot vēl vairāk un vairāk sapņus,
Un vienkārši būt tajā sapņu skaistumā iekšā katru dienu. Aizrautīgi, ar prieku, ar mirdzošām acīm. Tev izdosies, es tev apsolu.